Šajā pacelājoši patriotiskajā nedēļā mums ir arī ļoti tautiski galvenie varoņi. Vai ne? Jā. Mēs iesim ciemos pie tautas deju kolektīva Austris. Jā. Viņiem ir diezgan sarežģīta telpa. Kā tas ir sarežģīti? Svarīga, kur uzglabājās visi tērpi un visi aksesuāri, bet ģeometriski diezgan izaicinoši būs. Labi, ejam skatīties. Šajā gadā, 8. janvārī, mēs nosvinējām deju ansambļa Austris 65 gadu jubileju. Kolektīvs dibināts 1957. gadā pie Rīgas celtniecības tehnikuma. Kolektīvā ļoti ilgstoši dejoja tikai dejotāji, kuri mācījās celtniecības tehnikumā. Bet laiki mainās. Un pamazām kolektīvā iesaistījās arī citu skolu audzēkņi, gan tehnikumu audzēkņi, gan augstskolu audzēkņi. Un no tāda neliela kolektīva mēs esam izveidojušies par lielu A grupas deju ansamblu. Līdzīgi domājuši cilvēki apkārt un ar lielu kultūras bagātību tajā visā, jo mēs esam tādu latvisku dziņu, mēs vienmēr svinam tā būšana dziesmu svētkos, tas ir kaut kas neaprakstāms. Jā, un tā ir tā latvietības turpināšana, savas identitātes apzināšana un savas nacionālās vērtības celšana augstāk. Mēs esam pieteikuši mūsu telpu noliktavu, tāpēc, ka tā ir nesen varbūt apgūta telpa, viņa nav līdz galam iekārtota. Mēs visu laiku tā kā runājam, atliekam, ņemot vērā, ka nāk ļoti intensīvs periods bija dziesmu svētki. Mēs atlikām līdz galam iekārtot šo telpu, un parādījās IKEA projekta papīra ieteikšanās, un mēs izdomājām, kāpēc gan nē. Šobrīd vienkārši nepietiek, liekas, ka vietas. Nepietiek vietas tērpiem, nepietiek vietas arī kārtīgi sakārtot vainagus. Man liekas, ka tur tāds arī nedaudz drūms viss ir, un ir kā tāda tiešām noliktava, kur nepilnvērtīgi izmanto. Un tā ir arī Elites darba telpa, kurā, man liekas, Elitei arī tāds nedaudz tumšs skats tajā stūrītī, ar ko gribētos arī, lai ir tā gaišāks. Lai tajā noliktavā ir kārtība, lai visi visu var atrast, lai viss ir nolikts konkrētajā vietā, lai ir tīrība, lai ir kārtība, lai ir patīkami tur ienākt. Telpai jāiedod struktūra savā ziņā, lai tā arī nav kārtējā tērpu glabātava kaut kādam ansamblim, bet tā ir tērpu glabātava un darba telpa Austrim, deju ansamblim Austrim, un viņai vajag ieviest šo struktūru kā darba telpai, bet tajā pašā laikā savu personīgo piederību. Mūsu krāsas standartā, kā jūs redzēt, ir tāda sudraba balts, perlmutra, zilo kaula, vai kas tas ir, un melns. Melnu mēs tur noteikti negribam redzēt kā dominošo, bet mūsu krāsu, kas noteikti neies kopā, tā būs oranžā krāsa. Mēs sagaidām kaut kur Austra logo noteikti. Jā, mūsu inicērs. Mums ir ļoti daudz kolektīvā biedru, tāpēc, ja ir nepieciešams, mēs esam gatavi iesaistīties katrs un pielikt savu roku, lai arī šis projekts izdotos. Sveicināti, labdien! Labdien! Ievēroju, es uzreiz Man arī. Jā vai nē. Mums prieks šeit būt kopā ar jums. Bet kuram tad radās tā ideja pieteikt jūsu garderobi noliktavas telpu? Tā bija mana ideja. Tā vispār bija traka ideja no Sanitas puses, un tā, ka viņi mūs ar šo ideju iepazīstināja un teica, vai drīkst to darīt, es teicu, bet protams. Kas šajā telpā pietrūkst? Pietrūkst varbūt organizētība. Vai varētu būt tā, ka pietiktu viens liels drēbju skabis un viss? Es teiktu nē, jo tur vajadzētu organizētību. Mums ir dažādi tērpi. Tas nav tikai viens. Mums ir Rucava, Nīca, gan arī puišiem dažādi tērpi. Un tieši tāpēc mēs vēlētos viņus sadalīt. Mēs dosimies aplūkot jūsu noliktavu garderobes telpu. Ja? Uz kuru pusi ir tā noliktavas telpa? Mēs ejam augšā. Tā. Mēs atradīsim? Nezinu, mēs taču kaut kā durvis vaļā. Mēs ejam.
Tepat plašs atskaņotājs tur ir augšā. Un maģīts ar kasetēm. Te viss ir tā, kā pirms 10 gadiem. Boj! Nu, nē, nekas nav sajūcis. Tas te tā glabājās. Bet es domāju, ka gludeklim varētu arī tādu labāku vietu atrast. Īstenībā jau jā, kaut kāds stūrīts, kur varētu ērti uzlikt to blūzi un kreklam piedurkni uzvilkt pagludināt. Tas noderētu. Ko tu vispār ieteiktu? Re, kur telpa izteikti garena. Un tajā pašā laikā it kā tas ir parocīgi, jo tām drēbēm tiešām var tikt klāt. Tu taisīt kaut kādu zigzagu, čūskiņu tādu kaut kādu. Es domāju, ka nē. Saglabāt apkārt. Nu jā, visdrīzāk, ka tā ir viena puse. Jāsaprot tikai kura un kaut kur jābūt spogulim. Nu, te, protams, arī ir vēl pāris tādas specifiskas lietas, kā piemēram šāda te tumba. Nu, viņai ir šeit jābūt. Katrā ziņā šeit izskatās, ka ne tikai, protams, mantu uzglabāšanai ir jāatrod vieta, bet tad vēl ir kaut kāds darba stūrīts, kur kādam pie datora ir jāpiesēž. Es domāju, pirmais priekšstats par šo telpu mums ir iegūts. Tagad jāsaprot, kāds būs budžets, kurš plānos un kurš visas pārmaiņas arī ieviesīs. Es likšu to tumbu. Sakārtojam, jā, kā bija. Jā, nu vismaz pagaidām un laižam uz IKEA veikalu. Laižam. Egita, es nezinu, es viņus atkal satiekot, man gribas es iepazīstinu ar IKEA skapi, lūdzu. Bet paskaties, viņi atkal tā pilnīgi krišs tā gatavi izlozēja. Jā. Sveiki. Iepazīstināšu tātad ar kategorijām, un jūs tad varēsiet domāt, lemt, ziniet, ka noteikti kolektīvs skatās un vērtē. Un turīgs. Es jau redzēju, ka Krišs ļoti rūpīgi nopētīja skāpi. Viņam ir kaut kāda jau sava stratēģija. Viņš ir galvenais. Visu atbildības taviem pleciem. Nē, tā ir kolektīva vienmēr atbildība. Mēs esam kolektīvs. Mēs esam ģimene. Daudz ģimene. Tātad mums augšā šeit ir interjera priekšmetu budžeta kategorija. Tad tālāk mums būs izvēle par plānošanu. Un mana mīļākā sadaļa, kurš te būs tas, kas to visu ieviesīs? Nu ko, sāksim? 1, 2 vai 3. Kurš izvēlēsies, lūdzu? Krišs. Es sāku pa viducī 2, vienmēr vidusceļš. 2. Un tā, jums interjera priekšmeti būs 3000 eiro vērtībā. Lielisks starts. Kā darīsim tālāk, tālāk ar to plānošanu, lūdzu? Es varētu Viens vai divi? 2, tas vidusceļš, lai paliek. Tad ejiet to vidusceļu. ļoti Labi, lai interesanta notiek stratēģija. un interjeru plānos IKEA. Ideāli. Mums patīk. Ja? Mums tiešām patīk. Nu labi. Man ir nedaudz aizdoms. Es jau zinu. Man arī šķiet, ka es zinu, kuras būs trešās durtiņas. Tātad, kuras no šīm divām būs tās? Mēs ejam vidusceļu, tāpēc, kad vienkārši zelta vidusceļš un Zelta smuki iet, vidusceļš. mēs ejam uz Super. leju. Jā, televīzijā mums arī skaisti vienkārši izskatīsies viss vienā strīpā. Un tā, dāmas un kungi, mēbeles saliek IKEA! Jūsu sajūtas par šo visu, lūdzu? Ļoti labas. Lieliski. Jā? Jā, lieliski. Nu, labi, jums šobrīd sajūta lieliski. Es atklāšu arī, Kas tur vēl protams, slēpās? kas tur slēpās vēl. Nu, bija arī šāda iespēja. Zelta Jā. vidusceļš. Tas nekas, un bija mums arī šāda. Ja? Tā kā jūsu izvēle ir ļoti laba. Un es domāju, ka noteikti jūs varēsiet atpūsties, baudīt, priecāties un būs liels pārsteigums par to visu, ko Egita un dizaineris paveiks. Lielas paldies. Es jau nevaru sagaidīt. Jā, Es arī nē. Mēs arī Būs kaut kas interesants. Liels. Nu, tev jāķeras klāt pie darba. Lecam. Hop. Mūsu šīs diezgan izaicinošās telpas dizaineri ir Olga. Telpai ir loks, kas traucē tērpiem, kas tur atrodas, jo tad tie izbalo. Telpa ir dīvains formas, vienkārši tā kā tāds garš un šaurs koridorīts.
Tērpu tur ir ļoti daudz. Tas viss ir liels un smags, un tur ir kastes, un tur ir rekvizīti. Izaicinājumi diezgan daudz, vai ne? Jā, nu ir jau pierasts, bet gan jau. Tas ir labi, ka tu tā saki. Jo man tur ieejot bija tāda sajūta, ko šeit var izdomāt, un vai vispār ir kaut kas, kas tos visus svarus lielos un tērpus daudzos var vispār noturēt. Ir? Ir, jā. Idejas vismaz man ir. Stāsti un rādi. Sametu vismaz tādu bišķiņu kolāžiņu. Protams, tas tā kā priekš dizaineri kā tāda ir izaicinājums, jo tām ir jāpienāk ar bišķiņu savādāku pieeju, jo tā ir tā kā visādas koncertu tērpi, tā kā viņam vajag uzglabāšanas kaut kādas specifiskas. Te jau es pienācu bišķiņu tuvāk tieši elementi un tieši mūsu kaut kādas mēbeles un krāsu kaut kāda gamma, ko es iedomājos, ka varētu būt tur. Tas, ko es gribētu uzreiz, tad, kad jau ir redzamas izmaiņas, tad ir jāmaina izvietojums kā tāds. Ja tajā telpā tas viss stāvēja, ka visas drēbes šajā pusē, tad es uzreiz mainu uz otru. Mēs atstājam skapja daļu kā tādu gar visu sienu, jo man tas ir ļoti daudz. Bet tas būs vaļējais skapis. Otrā puse, protams, būs kaut kādām smalkākajām lietām, kas ir jāuzglabā. Noteikti viņiem ir kaut kādi kausi vai medaļas. Pirmais un nepieciešamais tajā telpā ir milzīgs spogulis. Jā. Kur šeit varēs redzēt tā kā labāk. Tā kā ar izgaismojumu, ar tām visām apaļējām spuldzēm. Ar tām gar malu, ja? Tas tiešām atgādina tādu Hollywoodas jau grimētu. Galvenā ideja man ir salikta. Es domāju, tas arī paliks. Varbūt, protams, pēdējā brīdī es izdomāšu kaut kādu kombināciju ar plauktiem savādāku. Tad tu vēl esi savās idejās fleksibla. Šis nav viss vēl akmenī kalts. Tur mēs varam redzēt vēl pēdējā brīdī kaut kādas izmaiņas. Tieši tā, pēdējā brīdī tas ir... Jā, tā ir laba intriga. Man viss ir skaidrs. Kaut ko no šī mēs varētu tad aiziet un apskatīt veikalā. Nu, lūk, es tev radīšu to skapju sistēmu. Šie būs vaļē tipa skapi. Kas viņiem ir labs? Slodze. Šis attiecās tieši uz to slodzes. Tas attiecās, protams, arī uz plaukta, bet loģiski arī uz pašas stangas. Šajā sistēmā mēs parādām, tas ir skapis, bet izmantošu es šos brīvstāvošos arī. Kāpēc? Tāpēc, ka šim var izmantot visu griestu garumu. Atļaus mums izvietot tieši to stangu tik augsti, cik mēs gribam, lai izvietot arī divos stāvos. Nu, un tad es saprotu, ka jebkurā brīdī šo sistēmu var papildināt, samainīt, nezinu, stangu kaut kā šajā gadījumā, man liekas, var uzlikt zemāk. Tas ir tāds modulējams, pieliekams, noņemams vai netransformējams. Tieši tā ir priekšrocība, un tev nav jāsauc arī meistru, tu to vari izdarīt pats. Es tevi atvedu arī pie vietas, kur gribēju parādīt to manu pirmo ideju. Tā pretēja puse tai garderobas sienai, kur būtu tā uzglabāšana visām sīkajām mantām. Vienkārši šeit mēs varam redzēt visas iespējas, ko var dabūt kombinēt ar kalaksu. Šeit gan parādītas, ka viņš ir glancēts, gan balts parastais matēts, kādas kombinācijas ir ar 4 šūnām, 2 šūnām, un visi tie atvilknes skapīši. Kur kā pie kalaksa var pievienot arī galdu, un tas pārtops par tādu galda virsmu. Izmantošu visas iespējamās variācijas ar tādām lietām, lai paslēptu sīkumus. Es izdomāju izmantot šo, kas ir tā kā izkliedējošs vairāk uz visām pusēm. Viņam platāks ir tas leņķīts, vai ne, tai gaismai? Pielikšos, protams, uz vietas ar tā, kā es uzskatīšu par vajadzīgos to brīdi, un viņi paši varēs pēc tam arī grozīt uz tām vietām, kuriem viņam vajadzēs kaut ko izgaismot. Labi, mums vēl ir viss kaut kas ir jāsaliek iepirkuma grozā, un pēc tam mums ar tevi ir jādodas skrūvēt, jo šajā reizē mūsu varoņi nedarīs neko. Mēs pašas ar visu tiksim galā. Cik te ir kļuvis gaišs un plašs, bet tas atnes kaut ko, lai to visu aptumšinātu. Jā. Ja tas ir svarīgs elements, vai ne? Jā, tas ir žalūzijas, tas nolikšu tepatās. Bet
Tur pirms tam bija viss tik Deju kolektīva telpa. Jā, šeit jau var padejot, jā. Bet noteikti, kad stērps atkal sanesīs, tad atkal viss kļūst mazāks un šaurāks. Bišķiņ, jā. Ko tu esi paredzējis? Es redzu, ka tur ir viena svītra, otra svītra. Gar visu šo sienu būs tie milzīgi pakarāmie, kur koncentrēsies visas drēbes. Tad pa vidu būs tas spogulis, ko es tev teicu, ar tām lampām. Ar tām smukajām lampiņām. Iedomājies, viņš būs jau šeit. Šeit būs tā darba zona, tomēr es to nemainīju, blakus logam tomēr tā jābūt. Šeit būs viss uzglabāšana visām pārējām mantām, un tad tur stūrī būs paredzēta vieta arī ļoti bieži nāk ciemiņi, vai no citām deju kolektīviem, vai tā vienkārši, tad tur būs galds ar 4 krēsliem. Nu, labi, es esmu atnākusi ciemos, varbūt es varu kaut ko palīdzēt, paskrūvēt. Vienmēr vajag rokas, jā. Vienmēr vajag rokas, labi. Tā kā mums ir piešķirsi? Droši mēs varam skrūvēt augšā krēslus vienu, es kamēr tevi gaidīju jau kā paraugu tev saskrūvēt. Tad jau būs vienkārši. Vēl 3 tikai uz priekšu, jā? Tadā! Labi, es esmu mazliet paskrūvējusi. Es laikam neredzu vairs, ko es tev varu palīdzēt. Šobrīd visticamāk, ka nē. Šobrīd nē, jā, gaidīsim pārējās preces, un tad jau tiksimies. Un droši vien kaut ko palocīsim, tu mums izstāstīs, kā kaut ko uzglabāt. Tad būs krietni vairāk, ko stāstīt un redzēt, jā. Jā, tad tiekamies mazliet vēlāk, kad viss jau būs mazliet tuvāk finišam, jā? Labi, čau. Tā, es redzu, ka tu esi mazliet tālāk ar visu kaut ko tikusi un ir jau daļa no sistēmas uzstādīta. Jā, vismaz, lai parādītu tev, kas tev būs. Nu, izstāsti, ko es te redzu. Kastes apaviem. Jū, šīs es ļoti labi pazīstu. Nu, tad jau ir lietots, vai ne? Ka jā, ļoti viegli saliekamas. Tev ir diezgan daudz salikt. Diezgan daudz, un, protams, arī tā kā viņi nekrās putekļus virsū un kompakti saliekas visu plauktājs. Pieļaušu kaut kādus 4 pārus noteikti tur var salikt, ja pat ne vairāk. Priekš apaviem es ir atnesu arī parādīt tādu, kuri varbūt ir ļoti labi ņemšanai līdzi. Uz to visu nodemonstrēt. Jā, lūdzu, demonstrē, man ļoti patīk. Es domāju, tas noteikti viņiem noderēs tā kā braucot visos tā kā koncertos. Forši. Šis ir budžeta skapis. Nu, protams, ka vaļējos skapjos tu nevienmēr gribi izmantot visus pakaramajiem. Nu, ir kaut kas ir salokams un tā kā gribās ielikt kaut kur. Viņš no sākuma ir šāds. Es arī tā kā pa liela, un ja tev šeit ir vēl viens plaukts, viņš tā kā ir viegli saliekams. Šeit var būt kaut kā saspraužāms, un tā kā tu var atstāt tikai 2 atvilknes sev. Nu, tā. Tālāk mēs ejam pie tā, kā varēs tā kā pasargāt drēbes varbūt no tās pašas gaismas, jā, un kā varēs sakarināt, samanģēt to visu. Viņiem viss šeit ir... Nu tā, jā. Nu, tās pakaramais vairs neizskatās īsti arī labi. Ar līkumiņi. Jā, šīs ir vairāk domāts tieši biksēm, un tā kā vairākus var sakarināt uz viena. Rekur tas, kas man likās no sākuma ir diezgan vecmodīgs, tā kā lakatiem, bet redzot, cik viņam ir arī daudzums ar visādām jostām un visu kaut ko, šīs arī būs diezgan labs organizators skapī. Un, protams, tie pārsegi pārvalki pašām drēbēm. Un šie, protams, ir 3 komplektā ar dažādiem garumiem, priekš garākām kleitām. To arī labāk ņemt tā kā līdzi, jo viņš ir tā kā nosegts arī apakšpusē. Apakšiņi kaut kur pa zemi sanāk. Pavilkt netīšām, tad varētu būt, ka nav. Tā kā redzē arī ir tīkliņš, tas tā kā, lai drēbes arī elpo, jo viņiem ir ļoti daudz apģērbi no vilnas. Tad es tev parādīšu vēl veidus, kā var uzglabāt sīkus mantiņas. Nu, skaties. Labi. Jā. Es zinu šīs kastītes. Jā. Līdzīgs princips. Jā. Un tad tās, kas man ir liekas, šeit pat atvilknē parasti ir vieta. Turpat viņas arī uzglabā. Un tad šajā pusē es gribēju parādīt vēl vienu organizatoru veidu, kas šim ir labs, ka viņš ir tāds no šī materiāla, jo tas ir domāts tieši tādām metāla vai nu kaut kādām tādām lietām, ka, nezinu, nevajadzētu skrāpēties. Tev vēl ir diezgan daudz, kas jādara. Jā. Un pēc tam jau varēs sagaidīt gan deju kolektīvu, gan arī Kristapu, kuriem noteikti būs pārsteigums, kā šī telpa ir pārvērtusies un cik gaiša un īstenībā plaša tā ir palikusi. Es ļoti ceru uz to.
saki, lūdzu, kā tas ir iespējams, ka maza, šaura, tumša telpa kļūst gaiša, plaša un tik gaisīga? Protams, pirmais, ko mēs mainām mēbeles no tumšajiem uz gaišiem, tas ir tā kā loģiski. Jā, pārkrāsojam sienas gaišākajos toņos un tā kā izvietojam vienkārši mēbeles maksimāli tuvu pie sienām, pie griestiem, neizmantojot visu to grīdas platību. Kā tev pašai šķiet, viss izdevās? Kaut ko nācās pa ceļam pielāgoties? Jā, šīs laikam bija tas mans projekts, kurus pa ceļam pielāgoju ļoti daudz ko, tā kā ļoti daudz, kas atkrita. Ne Kristaps, ne kolektīva pārstāvi neredzējuši neko. Tā kā mēs tagad iesim viņus sagaidīt, un es ceru, ka būs tikpat pārsteigti un priecīgi kā mēs. Jo, manuprāt, vajadzētu tomēr apskatīt tā visu kolektīvu. Sačukstaties tepat mūsu. Mēs tomēr sačukstamies par to, ko mēs tūlīt redzēsim. Es paaicināju galu galā arī direktoru Normundu Grīnbergu apskatīt tomēr jauno telpu. Ko jūs esat tur izdarījuši? Pilnīgi, Olga jau sāk uztraukties, vai ne? Nemaz neplānoju, ka tas būs tik nopietni. Nē, tas ir... Man liekas, ka tev nav ko uztraukties. Es redzēju. Jā. Ļoti skaisti. Ir ļoti savādāk nekā bija. Tu atceries, kā bija? Es atceros, kā bija. Tas jautājums, vai direktors atcerās, kā bija? Es atceros, kā bija, un ļoti savādāk. Jā. Tas jau ir jau nozīmē, ka, ja ne labāk, tad savādāk būs noteikti. Savādāk būs noteikti, jā. Es domāju, mēs esam gatavi doties un apskatīt jauno noliktavu, tērpu, telpu. Ja? Ejam! Atslēgas ir tev! Ejam! Un viss atverās! Lūdzu, 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 uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu! Nevar Riktīgi skaisti! Tā ir tā pati telpa. Nē, viņa pilnīgi savādāk. Tik gaiša telpa, pilnīgi savādāka telpa un citādāks iekārtojums. Kā man nebūtu pārsteigums vienkārši? Patiešām ļoti liels pārsteigums un prieks galvenais. Prieks par jūsu meistaru padarīto un par to, ko mēs esam ieguvuši. Ko es lai vēl saku? Es saku, viss sakārtots, saorganizēts. Logo šeit ir. Un paskaties, un visām kastītēm ir Austra logo. Un kādās kastītēs tie vainagi un saktas bija pirms tām? Visiem kur šeit ir? Vecos koferos. Un pacies vēl spogulis. Te jau ir vispār tā kā... Es nezinu. Man liekas, ka pat kaut kādā drēbju veikalā nav tik labs apgaismojums, vai ne? Es nevarēju atrast to salīdzi. Un te ir tik daudz vietas pa vidu, vai ne? Jā, un bālīt arī te varam sarīkot. Ja primāri šī telpa bija domāta kā tērpa noliktava, tad es pat nevaru tagad pašreiz ātri izdomāt, kā nosaukt šo formātu, kādā šī telpa ir transformējusies. Un te mēs varam piesēst un spriest par mūsu izbraucieniem. Jaunā sezona var spriest. Vai ne? Mēs pirmkārt varam atcerēties mūsu ārkārtīgi bagāto pagājušā sezonu. Jā. Austra jubilejas koncerts, Austrim 65 gadi. Un vispārējie latviešu dziesmas un deju svētki. Un mēs esam laureāti, un mēs esam 3. vietas ieguvēji valstī. Un šito jūs esat pelnījuši. Un šo jūs noteikti ar to esat pelnījuši. Es domāju, šajā brīdī mēs gluži ar aplausiem varam sagaidīt. Egita un Olga, liels paldies. Stāstiet, kā jums patīk? Vairāk? Nē, Man nav mikrofona. mums ļoti patīk. Paldies, mēs patiešām esam ļoti pārsteigti par jūsu meistarīgo darbu. Tas ir iegums liels kolektīvam. Tiešām iegums nākotnes Austrim.
Tautas dejas ir neatņemama mūsu kultūras sastāvdaļa. Un mums ir patiesa prieks un lepnums, ka mēs varējām vienam deju kolektīvam padarīt viņu ikdienu daudz gaišāku un skaistāku. Saules mūžu Latvijai! Kas vainas virtuvē jums? Apstājās. Te mēs arī esam. Man liekas, ir laiks skrūvēšanai, vai ne? Laidiet mājās, laidiet mājās. Taču uz mājās? Wow.